Tā, privātais paprasa, vai es varu pastāstīt visu par kāpināšanu. Ja, tātad, ja mēs kāpinam A pakāpē B, tas nozīmē, ka mēs A reizinam, A mēs sareizinam B reizes. Piemēram, tad 2 trešajā būs vienāds ar 2 reiz 2 reiz 2 ir 8, 8 kvadrātā būs 8 reiz 8 ir 64, un, teiksim, 2 desmitajā pakāpē būtu 2 reiz 2 reiz 2 reiz ir 1024. Un tad sāks pakāpju īpašības. Ja mums ir A pakāpē B reizināts ar A pakāpē C, kāpinātājs saskaitās. Ja mums ir AB dalīts ar A pakāpē C, mums ir AB mīnus C. Tā mums sākās otrais variants. Ja mums ir, tad tas ir vienāds bāzes A pakāpē C reizināts ar B pakāpē C. Ja mums dažādas bāzes vienādi kāpinātāji, tad mēs tos varam ielikt iekavās šādi. Tāpat arī AC dalīts ar B pakāpē C ir vienāds ar A dalīts ar B pakāpē C. Un tad pēdējais ir, ja mēs A kāpinam pakāpē B un to visu pakāpē C, tas būs A pakāpē B reiz C. Patīk, kā skaidroju? Pievienojies Ernesta skolai. Skolu.com, Ernesta skola. Gaidīšu tevi tur. Iedomājieties, ka kāpinātāji dzīvo citā savā pasaulē. Vai mums ir saskaitīšana, atņemšana, tad mēs iemācījāmies reizināšanu, dalīšanu, un tad mēs iemācījāmies kāpināšanu. Iedomājieties, ka kāpinātāji dzīvo citā savā pasaulē. Viņi dzīvo atpakaļ laikā. Ja mēs reizinam divus kāpinājumus, kāpinātāji saskaitās pa vienu darbībiem uz apakaļ. Ja mēs dalam divus kāpinājumus, tad kāpinātāji atņemās. Redziet, mēs ejam apakaļ pa vienu darbību. Un tātad, ja mēs skatāmies šiten, ja mēs kāpinājumu vēl kāpinam, tad mēs ejam vienu soli atpakaļ uz reizināšanu. Redziet, uzreiz meko sensu, pareizi. Iedomājieties, kāpinātājs savā pasaulē, viņi dzīvo pēc saviem likumiem. Teiksim, skaitļi, ja mums ir 2 reiz 3, tad mēs arī viņus sareizinam. 2 reiz 3 ir 6. Bet kāpinātāji A2 reiz A3, tad viņi dzīvo savā pasaulē, un mēs ejam pa vienu darbību uz apakaļ, un A ir 2 plus 3. Un pēc tam, tagad būs saknes, piemēram, kvadrāts sakne no A kubā. Atkal, ja mums ir kāpinājums, un vēl viņam sakne uzlikta virsū, ja? Tas ir pieder pie šitās tēmas. Kāpinājumi un saknes, 3. līmenis. Ja mēs velkam sakni, ja, tad kāpinātāji iet vienu soli atpakaļ uz dalīšanu. Ja būs 3 dalīts 2, jeb A pakāpē 3 otrā. Ceru, ka tev palīdzēja, un uzdevums ir atrisināts.